Ja kādreiz šeit pārcēla mašīnas un cilvēkus un zirgu pajūgus, tad mēs to tagad nedarām. Mēs tikai ledām cilvēkus, velospēdus, suņus, kaķus, baložus un kāmīšus. Pilsētī maza, viņa simbols balta kaza. Šo zejolīti jaunākā zina bērni, tik līdz sāk runāt. Šī vieta ir radīta kā vieta, kur var atpūsties gan ģimenes, gan pasākums rīkot, gan muzikāli vakari, blūza vakari, džeiza vakari, klasiskās mūzikas vakari. Pie mums ieradās amerikāns un prasīja, vai šeit ir flower shop, vai šeit ir puķu veikals. Tas bija patīkami. Ar tām somām ir tā, ka man ļoti bieži uz tirgu prasa, kur jūs pērkat tās somas, uz kurām uzšūta to izšuvumu. Bet tās somas jau es pati šuju. Izšuvumam es redzu, ka būs 31 minūte un 5 diegi man ir vajadzīgi. Tādu sudraba palēku auseklīti, dzeltenu saulīti. Tagad man rāda, ka man izšūs auseklīšas, un pa to brīdi es varu kaut ko citu padarīt. Ar visu manu saprašanu par ģeometriju man negāja diezko viegli. Tā bija viena no tām somām, ko es izprintēju piegriezni no datora. Un es dabūju taisīt modelīt, jo es grozīju rokās tos gabaliņus, un es nevarēju saprast, kā tā soma vispār kombinējās kopā. Izšuvās mums. Te būs ādiņa virsū un būs mums mazais maciņš. Latvietim, protams, garšo ļoti gaļa. Mēs sākām kūpināt ar zivīm un vistām, bet jau ilgāku laiku mums top arī gaļa. Skaista karbonādīte. Kādas 8 stundiņas mēs kūpinām. Tas ir atkarīgs, cik pilna kūpinātava, cik lieli sami. Šodien vējaina diena, tātad arī drusku lēnāk iet, bet jo ilgāk kūpinās, jo garšīgāks, jo dabīgāks un ilgāk glabājās. Jāņem kāda karbonādīta nogaršošana. Silta un smaržīga. Ziniet, ir gatava un lūdzu. Tā kā Ziemassvētki nāk, uzrulēsim Ziemassvētkus. Noskatījusi internetā, lai viņš nepieliptu, kā redzat, es esmu uzlikusi zeķi. Rakstiņu taisīsim ar salvijas lapiņām, un tagad ir tas stiprais darbs. Ir jāspiež. Visur ir spēks. Ar roku to nav iespējams tik precīzi nogriezt. Vienu puķīti noņemt nos, lai jūs redzat, ka skaists rakstīņš paliek. Iepriekš taisīts, viņš ir pažuvis, viņam arī visas mazās skaistās šūniņas ir redzamas. Praktiski arī nobīstos pats, ne tikai pārējie iznāk ārā tumsā un sabīstās, ka tur kāds stāvliek. Šis ir bijis kā 2-metrīgs baļķis liels, gobas. Pirmais darbiņš ir tā kā izāģēt to formu, teiksim, ja es gribu vīrieti, sievieti, vai šis ir tā kā tāds karotājs ar bārdu bija domāts. Apģērbu pašam ir jāizdomā, kāds viņš tur būs, rokas īsas, garas, kādi zābaki. Es viņu tur plānoju, nedēļu krāju tās visas skices galvā, un tad es viņu sāku taisīt. Kaklu te izskaļ vispirms, un tad tur skatās, kur deguns būs mute. Sanāk tā, ka uz acīm man aiziet 3 stundas, uz degunu 2 stundas, uz ausīm 3 stundas. Es jau tā piefiksēju stundas, cik sanāk man tā kalšana. Šobrīd esmu aizrausies ar balto mālu un gribu uztaisīt šķīvīti ar augu nospiedumiem. Ierulēju ar ruli viņus iekšā. Lai būtu forma viņam, tad es ielieku tādā papers formiņā. Ar švami viņu ieveidoju šķīvīša formu. Vienkārši taisu darbus brīvā stilā. Piemēram, šīs te krūzītes ir atlietas ģipša formā. Šāds te ir taisīts no sloksnītēm, kas ir, protams, daudz ilgāk nekā ar virpu virpotu. 3 gadi un pa lielam 3 mēnešu laikā mums ir 20 cepļi. Tas ir ļoti daudz. Eināši man parasti liela, kad es esmu čakla. Sākumā bija tikai pipersmeistars, tagad jau ir šajā bļodā čiepa pastrādāja, tanī peka pastrādāja. Visi kaķi iesaistās arī procesā. Viens konusiņš ir 985 grādi, otrs konusiņš ir 1011 grādi. Un kurinot, kad sasniedz attiecīgo temperatūru, konusiņš liecās uz leju. Var jebkurā pagalmā uztaisīt cepli, sakrāmēt, izdedzināt un aizvest cepli prom, izjaukt. Protams, ka man māls ļoti patīk un patīk jau no bērnības. Man liekas, jebkuram cilvēkam ir asinīs, jo māla traukus Latvijas teritorijā pazīst jau 7,5 tūkstoši gadus.